Veiksme ir kāds problēmas vai situācijas iepriekš neparedzēts un veiksmīgs atrisinājums. Veiksmes faktors bieži vien nosaka, vai rezultāts būs labvēlīgs vai nē. Iespējams. Taču, manuprāt, veiksme ir iespējams definēt nedaudz vienkāršāk. Veiksme un laime ir būt 11. A klasē. Veiksme ir tāda, kad no rīta nekļūdīgi atnāc uz skolu, taču priekšā jau stāv mums visiem labi zināmais Harijs ar kādu savu joku.
arī mūsu optimistiskās un draudzīgās Anna un Ligita, kuras dažreiz uzvedas tā, it kā rīt tējas vietā būtu izdzērušas pāris enerģijas dzērienu. Un ķerpīgi žilganošais smaids. Mūsu klases vidējā atzīme būtu krietni zemāka, bez centīgā un prātīgā vadība, kurš savus pierakstītu latas bieži vien pat nedēļām nedabū atpakaļ. Kā arī mūsu vārtie un āluši mierīgie, mūsu trīs muskatieri – Ričards, Andris un Toms, taču klusē ūdeņi, tie dziļākie. Mūsu izcilās dziedošās meitenes, kuras ar savu dziesmu spēja vienu dienu padarīt veiksmīgu. Un tā kā mēs sev uzskatām par vienu lielu ģimeni, tad iespējams raidījuma dziedošās ģimenes divi jaunās līderes ir zināmas. Šie un visi pārējie klases biedri ir mūsu kopīgās veiksmes pamatā. Varbūt mēs esam nedaudz dīvaini, mēs ar to lepojamies. Un mūsuprāt, vārdam veiksme sinonīms ir draudzība, un tās mums netrūks. Savukārt, mums ir ļoti paveicies ar mūsu īsto un vienīgo karalieni. Mūsu klases audzinātāju Ilzi Osi. Tieši viņa ir tā, kas mums daudzkārt atkal uzved uz tā īstā vienīgā veiksmes ceļu. Lūk, tāds ir 11. A klases veiksmes stāsts. Nē, jā, šoreiz es tev nepiekrītu. Jo, kā mēs zinām, visiem stāstiem ir beigas. Taču mūsējies turpināsies vēl jo ilgi. Jo es zinu, kad arī turpmāk būs jaunas, veiksmīgas dienas, kopīgi piedzīvojumi. Un es zinu, ka tas būs laiks kopā kopīgi pavadīts laiks vienkārši ar labākiem cilvēkiem. Paldies! Šoreiz skolotāja Ose arī sevi ir pierādījis no radošās puses un ar uzslavām neskopojas. 11. A klases nominācija ir klusie darbu darītāji. Viņi ir atsaucīgi, labsirdīgi, daudz neizrādās, bet čakli strādā. Prieks, ka Ziemassvētkos nodarbojas ar labdarību un dara to no sirds. Atstāja daļu no savas sirds gan Pļaunieka aprūpas centrā pie maziem bērniņiem, gan apciemojot vientuļo Skaidrības kundzi. Prieks par viņiem. Lūdzu, Zegles, jūs tas ir pelnījis.